Labdien! Ventspils pilsētas doma ir viena no tām vietām, kurā demokrātijas un labas pārvaldības principi tās pārvaldītājiem ir svešs jēdziens. Šeit, Ventspilī, kopš Padomju Savienības laikiem visu nosaka smagos amatnoziegumos apsūdzētais, tiesiski ierobežotais komunistiskās partijas ideoloģiskais funkcionārs Aivars Lembergs. Faktiski Ventspils ir tāda miniatūra Ukraina, Donbass vai Luganskas teritorija, kurā austrumu kaimiņu ideoloģija tiek godā turēt, tā zeļ, plauks, tās vadonis Lembergs sevi iecerēto realizē, faktiski uzspļaujot Latvijas likumiem sabiedrībai. Tie, kuri ir bijuši Ventspilī, zina, pilsētā ir izvietots plasmasas govs. Tauta melš, ka šīs govs simbolizē Lemberga spējas apkrāpt Eiropu, Latvijas valsti, brīvostu, tranzīta nozaru, pilsētu un, protams, mūsu visas Latvijas iedzīvotājs. Lembergam vienam mūs pataisīt par slaucamām govīm neizdoties. Diemžēl viņam palīdz valsts nodevēja armija, tas ir cilvēku kopums, kuriem nodot savu valsti, pat savus tautiešus izvest uz Sibīriju, neradīt ne mazākās problēmas. Šodien uzsākšu stāstīt par Ventspils brīvos pārvaldes nerealizētājiem, nesekmīgajiem, dīvainajiem un viddegradējušiem projektiem. Šīs dienas stāstījums būs par projektu, kuru dēļ ir paredzēts izzāģēt būtiskas Ventspils meža teritorijas ar mērķi meža vietā uzcelt naftas ķīmijas rūpnīcu. Aiz manas muguras atrodas Ventspils naftas termināls. Mēs to varam aplūkot arī kartē. Tas ir šeit. Ventspils pilsētas doma ir paredzējusi Ventspils naftas terminālam piekļautās teritorijas šeit, šos mežus. Un arī šeit tālāk Maurciem virzienā izzāģēt, lai būvētu tur rūpniecisks objekts. Brauksim paskatīties, kurus mežus tad Ventspils pilsētas doma ir paredzējusi izzāģēt. Un patreiz mēs atrodamies šeit pēc sliedēm. Tātad Ventspils pilsētas doma ir paredzējusi degradācijai pakļaut šo mežu un šo mežu. Paredzot šeit taisīt naftas rūpnīcu. Tā problēma ir tāda, ka mežs ir lieta, kas palīdz absorbēt dažādas kaitīgas izmešas. Ja? Šajā gadījumā tieši šis mežs palīdz absorbēt tos izmešus, kas nāk no Ventspils naftas bāzes. Ja viņa nebūs un viņa vietā parādīsies vēl rūpnīca, tad apdraudējums dabai un iedzīvotājiem būs stipri lielāks. Vienkārši tagad skatītājiem vēlos parādīt. Iet runa par to mežu aiz dzelzceļa sliedēm un pēc tam arī šeit, otrā pusē aiz dzelzceļa sliedēm. Mežs viņš ir pēc adreses Ostas mežs 1 un Maurciems, un kopējā platība ir vairāk kā 200 hektāri, kas mazajai Ventspilī ļoti liels un iespaidīgs meža platības. Bez tam Ostas mežā 1 atrodas purvājs, kur patreiz auga dažādi biotopi aizsargājami. Ja tur paredzēts ir šo vietu degradēt un taisīt naftas ķīmijas rūpnīcu, tad arī aizies postā šie vērtīgie biotopi. Tagad mēs atrodamies šeit, aptuveni šeit. Priekšā mums ir purvs un aiz purvu paredzētā teritorija mežs, kurš tiks izzāģēts. Kā jau minēju, ne tikai tiks izzāģēts, bet acīm redzot, tur tiks celts naftas ķīmijas pārstrādes uzņēmums. Nedaudz izstāstīšu par vēsturi. 2010. gada nogalē Ventspils pilsētas opozīcijas deputāti uzzināja, ka Ventspils pilsētas doma gatavo izmaiņas normatīvajos aktos ar mērķi atļaut pilsētas meža teritoriju izzāģēšanu. Par cik opozīcijas deputāts uztrauc nepārdomātā, acīm redzamā ļaunprātīgā iecer, deputāti uzsāk iedzīvotāju parakstu vākšanu. Lembergam tas toreiz nepatika, un viņš izslēdza cilvēkus, kuri uzsāk šo iniciatīvu, deputāta Ivaru Landmanu un viņa pārstāvu no Ventspils pilsētas domas attīstības komisijas.
Tātad, neņemot vērā iedzīvotāju viedokli un ierosinājums, 2012. gada 13. janvārī Ventspils pilsētas domes vairākums deva zaļo gaismu Ventspils meža degradācijai. Lembergam un viņu biedriem arī toreiz nešķita svarīgi apstādināt plānoto virzību, pat uzzinot, ka ir jau savākt vairāk kā 1300 ventspilsnieku parakstu ar lūgumu atlikt jautājumu izskatīšanu. Tālāk deputāts Landmans savāktos iedzīvotāju paraksts iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lūdzot nemainīt šīm zemēm zonējumu, jo šo zemi transformācijas nepieciešamība iespējamo rūpniecisko objektu izveidas sekas uz vidi un cilvēkiem netika pietiekami izvērtēts, izdiskutētas. Attiecīgi Varam ministrija 2012. gada 27. jūlijā tomēr pieņem Lembergam daļēji labvēlīgas teritorijas plānojuma izmaiņas. Mums Ventspils pilsētas domes deputātiem, opozīcijas deputātiem nav brīnums, jo par Varam rīcību, jo Varam ministrija izsens ir ļoti spēcīga Lemberga ietekme, kur savulaik iedibināja ilgā Zaļo zemnieku savienības partijas ministra valdīšana, kā rezultātā ministrijai, kurai ir pienākums rūpēties par dabas aizsardzību, ignorējot vidu un sabiedrības intereses, nodrošināja Lembergu ar tam tīkamo lēmumu. Tālāk notiek vēl trakāk. Izrādās, ka šajā mežā ir paredzēts būvēt naftas ķīmijas rūpnīcu un ka to ir paredzējis realizēt kāds Britu Virģīnas salās reģistrētam offshoram piederošs Sea Baltic New Technologies ar smieklīgu mazu 2000 latu pamatkapitālu. Mēs zinām Lembergu tiesā par to, ka viņš noziedzīgā veidā iespējams ir iegūs īpašumtiesības faktiski visos nozīmīgākajos Ventspils ostrā strādājošos uzņēmumos, protams, slēpjot savas īpašumtiesības offshoros. Šis iespējams ir kārtējs Lemberga nelikumīgas darbības gadījums. Ventspils pilsētas doma melo, teikdama, ka plānojums tika mainīts, lai būtu ko piedāvāt potenciāliem investoriem. Īstenībā pilsētas detāla plānojums tika mainīts par godu šim, iespējams Lembergam piederošajam offshoram, kurš šeit ir iecerējis naftas ķīmijas rūpnīcu. Pēc šī visa atgadījuma ar pieņemto lēmumu Varam akceptēto teritoriju plānojumu Ventspils opozīcijas deputāti brīdina ministra kabinetu par Sea Baltic New Technologies saistību ar šīm transformējamām zemēm, meža zemēm. Lūdzot valdībai pievērst uzmanību kompānijas pamatkapitāla lielumam, kā arī noskaidrot šīs kompānijas slēpto īpašnieku. Diemžēl izdabojot potenciālajam noziedzniekam Lembergam, valdības ministra klusē. 2014. gada 3. jūnijā Straumes valdība iet vēl tālāk. Tā nolem piešķirt nodokļu atlaides Britu Virģīnas salās reģistrētajam offshoram piederošai kompānijai ar 2000 latu lielu pamatkapitālu. Valdībai nešķita svarīgi noskaidrot, kas slēpjas offshorā. Valdība zināja meža zemi transformāciju neatbalsta pašvaldības deputāti, iedzīvotāji. Zemes gabalā ostas mežs 1 paredzēto projektu nevar realizēt pārāk lielo ekoloģisko un cilvēku dzīvību apdraudošo risku dēļ. Tāpat valdība zināja, ka tiesājumais Lembergs nodrošināja šī jautājuma aktualizētāju izslēgšanu no Ventspils pilsētas domes atbildīgās komisijas. Domāju, ka ikvienam ministram ir zināms Lembergs klāj pārkāpt likums, tiesas lēmums. Normālās valstīs pilsētas vadītājs ar tik smagām apsūdzībām sen būtu atstādināts. Pie mums valsts augstākās amatpersonas šādas smagos amatnoziegumos apsūdzētos patur amatos. Viņu apšaubāmo iegrumu nodrošināšanai pat pieņem viņu interesējušas lēmumus. Šī ir Ventspils Bušnieku ezera teritorija, kur paredzēta un tiek veidot kā turisma apskats objekts. Ja tiks realizēta pieminētā naftas ķīmijas rūpnīca, tad viņi atradīsies šeit. Es nedomāju, ka šāda projekta realizācijas gadījumā turistiem vairs interesēs šāds objekts. Tas ir nožēlojami, bet diemžēl mūsu valsts vides speciālists par šiem draudiem klusē. Tagad mēs atrodamies Stalzenes stāvkrastā. Staldzene ir vieta, kur pilsēta paredzējusi izbūvēt par
par tādu Pārvēns pilsētnieku relaksācijas zonu, kur arī ir paredzēts apbūvēt ar vienstāvu apbūvu. Diemžēl stāsts, par ko mēs stāstījām, atrodas tikai nepilnu kilometru attālumā no šejienes, no jūras, Baltijas jūras krasta. Stāsts par šiem mežiem un par šo naftas rūpnīcu, bet pats Staldzens teritorijas tuvākā mala šai rūpnīcai ir tikai dažas 100 metru attālumā. Padomu laikos līdzīgi naftas ķīmijas rūpnīca Ventspilī paredzēja celt Maurciemā, kas ir būtiski tālāk no šejienes. Viņa arī tika celt, varbūt par laimi. Šo rūpnīcu tā arī nepabeidz celt, pat cik bija ļoti liels un izteikts iedzīvotājs spiediens un neapmierinātība ar draudošo katastrofālo ekoloģisko situāciju. Mūsu valsts iet vēl tālāk. Viņi paredz šādu rūpnīcu celt mežā klāt topošajai kurorts zonai. Brauksim skatīties, kur varēja šādu rūpnīcu iespējams celt vai vismaz izskatīt šādas rūpnīcas celšanas iespēju. Tas ir Maurciemā, tur, kur padomu laikā tika celta jau šāda līdzīga rūpnīca. Mēs esam teritorijā, kur padomu laikā tika celta analoga naftas ķīmijas rūpnīca, tai, kur paredzēts tagad celt ir mežā pie Staldzens. Šī teritorija atrodas Maurciemā, viņi ir kāds 5–6 kilometrus no apdzīvotām vietām un no Staldzens kādi 10 kilometru attālumā. Toreiz šī rūpnīca faktiski tika gandrīz realizēta, bet, kā jau minēju, protesta dēļ šī realizācija tika apturēta un rūpnīca demontēta. Patreiz te ir drups un degradēta teritorija, kuru varētu izskatīt šodien par iespējamo rūpnīcas būvniecības vietu. Gadījums ar Ventspils mežu stipri atgādina Rīgas brīvostas gadījumu, kad Loginovs, pildot Rīgas brīvostas pārvaldnieku pienākumus, slēdz zemes nomas līgumu ar kādu mazpazīstamu Sijā, kur arī nevēlējās atklāt patiesais īpašnieks, un beigās izrādījās, ka aiz Singapūrā reģistrētas kompānijas slēpjas pats Loginovs. Loginov, tāpat kā mūsu pilsētas apsūdzētojam Lembergam, amats nebija jāpamet, jo valsts var šādas mahinators pie mums tur cieņā. Sākot jau no 1991. gada mūsu valsts vadības ir pierādījušas, ka nevēlas kontrolēt notiekošo mūsu valstī un īpaši Latvijas dzelzceļā un brīvostās. Tur nekontrolēti turpina saimniekot apšaubāmas personas, kurām ir uzspļaut uz valsti, tās teritoriālo vienotību un sabiedrības labklājību. Šīm personām atļauj nekontrolēt rīkoties ar veselu valsts budžeta sadaļu. Valsts var nodrošina tos ar arvien jauniem un jauniem nodokļu atlaidēm valsts Eiropas fondu līdzdalību viņu realizētajos projektos, kuri katru reizi saskana ar sabiedrības interesēm. Man ir jautājums valsts prezidentam, ministra prezidentai Straujums kundzei, ministriem, saimnes deputātiem. Cienītie, kad jūs sāksiet strādāt mūsu valsts tautas interesēs un beigsiet izdabāt apšaubāmām krimināli sodāmām personām?